Sveiki, zēni un meitenes! Jūs klausāties kopā ar Jēzu. Šeit mācīsimies, cik ļoti Jēzus tevi mīl un ka viss, ko tu dari, ir īpašs, ja dari to kopā ar Jēzu. Tevi sagaida kāds jauns un aizraujošs Bībeles stāsts, ko tev sagatavojas pats Dievs. Vai esi gatavs? Šobrīd skan atverot Bībeli sākumskolas vecuma bērniem. Šis būs A gada, 2. ceturkšņa, Dievs ir ar mani, 7. nedēļas lasījums. Pirmdiena. Ļaunais plāns. Dievs arī šodien vēlas mums atklāt savu apsolījumu, tādēļ aicinu cītīgi klausīties lasījumu, lai to sadzirdētu. Kad Jāzeps tuvojās saviem brāļiem, viņš nezināja, ka ir pamanīts un ka ir izdomāts kāds ļauns plāns. Viņš nedzirdēja dusmīgos vārdus: "Lūk, tur nāk tas lielais sapņotājs. Nokausim viņu un iemetīsim to kādā no bedrēm un sacīsim: plēsīgs zvērs to ir aprīs. Tad mēs gan redzēsim, kas būs ar viņa sapņiem." Šādi slepkavīgi vārdi lika lielajam brālim Rūbenam justies neomulīgi. Kā vecākais dēls, viņš bija atbildīgs par Jāzepu un nevēlējās, lai tam būtu jāmirst, bet viņš nevēlējās arī stāties pretī pārējiem brāļiem. Tāpēc Rūbens nāca klajā ar citu plānu. Kāda bija viņa ideja? Izlasīsim 1. Mūzes 37. nodaļas 21. un 22. pantā. Kad Rūbens to dzirdēja, tad viņš to izrāva no viņu rokām un sacīja: "Neatņemsim viņam dzīvību." Un Rūbens viņiem sacīja: "Neizlajiet asinis, iemetīsim to šinī bedrē, kas te tuksnesī, bet nepieliksim roku pie viņa." To viņš teica, lai izglābtu viņu no to rokām un atdotu to savam tēvam atpakaļ. Protams, Rūbens saviem brāļiem neteica, ka plāno vēlāk slepus izglābt Jāzepu un aizvest viņu atpakaļ pie tēva. Pārliecinājis brāļus pieņemt savu priekšlikumu, Rūbens klusi aizslīdēja prom. Viņš bija noraizējies, ka iespējams nespēs kontrolēt savas emocijas. Viņš nevēlējās, lai rupjie brāļi redzētu viņa patiesās jūtas pret Jāzepu. Jūtas, kuras viņu mudināja aizsargāt brāli un rūpēties par viņu. Mēs vēlamies būt uzticami, taču mums ir grūti stāties pretī pūlim. Dievs var palīdzēt mums būt drosmīgiem, tāpat kā viņš palīdzēja Rūbenam. Mūsu mīlošais Dievs ir devis skaistu apsolījumu, uz kuru varam atsaukties, kad citi cenšas mūs piespiest darīt ļaunu. Jo Dievs ir tas, kas mums dod gribu un veiksmi pēc sava labā prāta. Padomā un pastāsti. Kas Rūbena plānā bija labs? Kas nebija tik labs? Cik viegli tev ir rīkoties pareizi, kad apkārtējie rīkojas nepareizi? Kā jau ierasts, tagad dzirdēsi atmiņas pantu. Nebīsties, jo es esmu ar tevi. Neatkāpies, jo es esmu tavs Dievs. Es tevi stiprinu, es tev arī palīdzu. Es tevi uzturu ar savas taisnības labo roku. Jesajas 41, 10.
Nekusties, jo es esmu ar tevi. Neatkāpies, jo es esmu tavs Dievs. Es tevi stiprinu, es tev arī palīdzu. Es tevi uzturu ar savas taisnības labo roku. Jesajas 41, 10. Laiks lūgšanām. Pateicies Dievam par skaistajiem apsolījumiem viņa vārdā, kas atgādina, ka viņš vienmēr ir blakus, lai palīdzētu tev būt uzticamam un rīkoties pareizi.